Kā tad īsti ir? Vai tiešām plašos auto ir dārgāki nekā pie privātajiem pārdevējiem? Es domāju, gan, jo pārdevējs ir pēc būtības tāds pats gan jau kā placī, tāds pats arī viņš ir SSA, un tas ir, tā ir tava komunikācija, kā tu sarunā, teiksim, jo vienmēr pērkot mašīnas ir šis te kaulēšanās, bez tā nevar. Ņemot vērā to, ka mēs šeit strādājam, bišķi saprotam, par ko vispār veidojās tā cena un kā viņa vispār, kā tā cena veidojās, kāds ir tas, kāda ir tā tirgus cena un kāpēc viņa ir tāda, kāda ir. Mēs kā auto pārdevēji tās mašīnas piegādājam sev, līdz ar to tās mašīnas vienkārši neparādās paši par sevi. Viņas nestāv kaut kur ielas maliņā un cilvēks vienkārši pienāk tur karti noskanē un visu nopērk to mašīnu. Mēs viņus nopērkam, tīpaši tās pirktās mašīnas ir no ārzemēm, tās mašīnas ir jāpiegādā. Viņas ir jāatrod, viņas ir jāpārbauda, un tā ir pievienotā vērtība tām mašīnām. Plus tās mašīnas ir jāatfiltrē, kādas ir tur, teiksim, tas, ko mēs runājam pirmajā epizodē. Kvalitatīvas mašīnas, nekvalitatīvas mašīnas. Diemžēl sanāk diezgan daudz laika nosist uz to, lai atfiltrētu tās sliktās mašīnas, jo, būsim godīgi, viņas ir daudz.